Sveicināti klātesošie, sveicinātas burvīgās dāmas, kas ieradās šodien runāt par mazāk burvīgu tēmu. Mani sauc Anastasija Tetrenko-Supe, esmu žurnāliste, Latvijas žurnālistu asociācijas prezidente, vadītāja un arī pasniedzēja Latvijas universitātē. Šodienas tēma, kur man nomirt, ir ļoti tieši jautājums, ar kuru mēs visticamāk nesākam katru savu jauno dienu. Mēs nelabprāt par to domājam, bet tomēr mēs katrs kādā savas dzīves brīdī nonākam pie šī jautājuma vai nu saistībā ar sevi vai saistībā ar saviem tuviniekiem. Nereti mēs lasām ziņas un skatāmies filmas, kur varoņi runā par to, ka es gribu nomirt mājās savā gultā, savu tuvinieku klātbūtnē, lai visi mani tuvie man ir klāt. Mēs lasām preses izdevumos par to, ka tāda un tāda zvaigzne aizgāja aizsaulē savu tuvinieku klātbūtnē, un šis te nomirt mājās bieži vien ir tāds romantizēts pasākums, romantizēts mirklis, kurā mēs tad šķiramies no šīs dzīves un aizejam nākamajā dzīvē, atkarībā no tā, vai jūs tai ticat vai nē. Tomēr šis te jautājums par to, kur nomirt, ir daudz sarežģītāks par to, kur aizvadīsies mūsu dzīves pēdējā mirkļi. Tas ir jautājums par to, vai man ir bail, ko darīs mani tuvinieki. Bieži vien šis jautājums par to, kur man nomirt un ka es gribu nomirt mājās, ir saistīts tieši ar šo te vientulības sajūtu, ar sajūtu būt kopā ar saviem tuviniekiem. Un man personīgi šis jautājums par kur man nomirt ir personīgi svarīgs. Pastāstīšu jums stāstu, kā saka, iz savas dzīves. Mana vecmāmiņa nomira pansionātā. Viņa tur nokļuva, pareizāk sakot, mēs viņu tur novietojām pēc kārtējā insulta, kas, diemžēl, viņu skāra. Un es nemelošu, ja teikšu, ka manā ieskatā tieši pansionāta aprūpe ļāva viņai nodzīvot vēl vairāk gadus, nekā viņa varētu nodzīvot mājās, jo mājās viņa vienkārši vairs nevarēja dzīvot. Tas bija smags lēmums gan manai mammai, kas ir vecmāmiņas meita. Apkārtējie šo lēmumu uztvēra arī ļoti dažādi. Bija konkrētāk sakot, dalītām sajūtām, un šo lēmumu cilvēki nereti sastiek ar tekstu par to, vai tad jūs esat pietiekami laba ģimene, pietiekami labi bērni, ka jūs savus vecākus sūtāt uz pansionātu. Tomēr pansionāts ir viena no vietām, kur cilvēki pavada savas pēdējās dzīves dienas, mēnešus un reizēm gadus. Bet tā nav vienīgā vieta, kur cilvēki izvēlas aiziet, vai arī kur cilvēki aiziet arī bez savas izvēles. Un šeit mēs varam runāt, protams, ne tikai par vietu kā tādu, bet par to, ko nozīmē katra no šīm vietām šiem te cilvēkiem un arī tiem cilvēkiem, kas ir šiem te cilvēkiem apkārt. Un tāpēc šodien man gribas runāt ne tikai par to, kur cilvēkiem nomirt, bet par to, kur cilvēkam dzīves beigās ir droši, kur viņam nesāp, kur viņš nav viens, un kur viņu nepazemo, un kur viņš līdz galam paliek cilvēks, līdz sava mūža pēdējam brīdim. Un varbūt jautājums, kur man nomirt, patiesībā nozīmē, kur man ļaus līdz galam dzīvot kā cilvēkam. Un šodien mums ir 4 brīnišķīgas viešņas, kas no dažādu skatu punktu un pieredžu klāsta varēs runāt par šiem te jautājumiem. Mums ir Madara Mickevica, klīniskās garīgās aprūpes speciāliste un certificēta supervizore. Sveiki! Jā, sveiciens. Tāpat klāt ir Una Lapskalna-Alksne, kura vada Ventspils sociālo dienestu. Sveicināti! Klātesoša ir arī Žanete Jansone, kura ir sociālā uzņēmuma Hospice māja valdes locekle. Labdien! Labdien! Un arī Irēna Reina, kura ir Hospice LV atbalsta grupas līdzās būt vadītāja. Labdien! Sāksim ar ļoti ietilpīgu, bet arī tieši jautājumu, ko īsti nozīmē jautājums, kur man nomirt. Pirms mēs ejam pa konkrētajām vietām, slimnīca, mājas, pansionāts, vēl kādas iespējams citas vietas, gribu sākt ar plašāku jautājumu, ko jūsuprāt ietver šis te jautājums, kad cilvēks sāk par to domāt, kur man nomirt? Vai tas ir tieši par fizisku vietu, vai tomēr jūs saskatāt, ka šis te jautājums ir daudz šķietņēns iespējams?
Es laikam sākšu. Es domāju, ka jautājums ir diezgan sarežģīts. Nevar viennozīmīgi atbildēt, kur man nomirt. Drīzāk varētu sākt ar to, padomāt, kā es gribētu nomirt. Un tad izejot no tā jau man būtu skaidrs, vai es vispār mājās varu nomirt, vai man tur ir atbilstoši apstākļi, vai man ir cilvēks, kas man būs blakus, kas parūpēsies par mani, vai būs pieejami mediķi, kuri varēs atbraukt laicīgi, atsāpināt, noņemt nelabumu, ja ir arī kādas citas veselības problēmas. Un katram cilvēkam tas noteikti ir ļoti, ļoti individuāli. Es labprāt paturpinātu šo jautājumu, jo es uz šo jautājumu skatos nevis kur un kā, bet vai es esmu gatavs nomirt. Un tas gatavs sākās ar ļoti elementārām lietām no rīta, kad dāmas man piekritīs, kad mēs ejam uz darbu vai ārpus mājas vai arī mājās. Mēs gribam uzvilkt skaistu apakšveļu, lai ne tikai sev sagādātu prieku, bet mums vienmēr, es vismaz sev galvā paturu prātā, ja nu gadījumā ar mani kas notiek, es vismaz esmu skaistā veļā. Ja nu ar mani kas notiek, man ir noskūtas kājas, un es esmu gatava, ka mediķi mani redzēs skaistu. Manuprāt, tas ir tas būtiskākais, kas mums cilvēkiem, no tāda raksturojoties, ir jāsaprot, ka tas ir neizbēgami. Mēs neviens neesam mūžīgi, mūsu fiziskais ķermenis, un mums vienkārši ir jābūt gataviem būt. Un tas ir sākot ar skaistu veļu, beidzot ar to, kad es gribu, lai, kad es guļu zārkā, man pirms sadedzina, man ir kājās sarkans augstupēžu kurpes. Un tad, kad es šos apstākļus esmu savā galvā sakārtojis un vēlams kādam tuviniekam pateikusi, manuprāt, tad vairs nav svarīgi, kur es nomirstu. Bet es esmu mentāli tam gatava, un es esmu izdarījusi visus priekšnosacījumus, lai maniem tuviniekiem nebūtu jāfantazē, ko man uzvilks tad, kad es nomiršu, un kā tas varētu notikt. Man ir brīnišķīga draudzene, kas ir uzrakstījusi man vēstuli, kā viņa grib, lai notiek viņas bēru process, tad, kad viņa ir nomirusi. Un, manuprāt, tā ir absolūti atbildīga rīcība, un nav svarīgi, vai man ir 20 gadi, vai man ir 80 gadi, bet es esmu tam morāli gatava. Un arī mani tuvinieki zina vēstules, kā pītī stāv. Aizejiet un paņemiet. Šī ir ļoti interesanta pieeja par to, kā attieksties pret nāves stundu. Vēl kādas ir pieredzes? Jā, es pārstāvu slimnīcas viedokli šajā diskusijā, un es esmu kapelāne, garīgās aprūpes speciāliste, un atbildot šo jautājumu, kur man nomirt, slimnīcas viedoklis ir, ka slimnīcā nemirst. Jo, ja cilvēks slimnīcā nomirst, tā ir slimnīcas neveiksme. Tas ir slimnīcas un veselības sistēmas zaudējums. Un tad, kad cilvēks nonāk slimnīcā, ir jārēķinās ar šo pozīciju, ka slimnīcā patiesībā lielā mērā nodaļās nav vieta, kur nomirt. Slimnīcās cilvēki mirst blakus viens otram, bieži vien bez aizslietnīšiem. Ir slimnīcas, kurās cilvēki ķermeni ieliek maisā uzreiz grupas palātā. Un tad, kad mēs runājam par šo, tad mums ir jādomā noteikti par to, ka cilvēks patiesībā negrib nomirt pirmkārt, lielākoties. Ja, protams, tā nav ļoti ilgstoša un smaga slimība, ja nav sāpes un šādi faktori, ka cilvēks domā suicidāls domas. Ja nav to, tad cilvēks domā, kā dzīvot, nevis kur un kā nomirt. Jā, es paturpināšu visu no savas pieredzes. Pirmkārt, es padomāju par savu veļu uzreiz. Paldies. Ir. Es varbūt skatīšos uz to jautājumu nedaudz no atpakaļ puses, vai mēs vispār varam, vai mums ir tā iespēja zināt savu miršanas laiku. Un tā ir, manuprāt, ir liela izdevība. Es neskaitu gadījumus, kad ir nepieciešami atsāpināšanas līdzekļi un kad cilvēks cieš savos pēdējos mirkļos. Bet, ja man ir tā izvēle, jo patiesībā tas ir liela bagātība zināt un domāt par to, vai es gribu būt mājās ar radiniekiem, tuviniekiem, vai es gribu, lai man ir ēdis tādu, varbūt vājāku, ne tik stipru kā parasti, vai esmu tam gatavs vispār. Tāpēc šajā jautājumā diezgan daudz papildu jautājums, vai vispār man ir tā iespēja zināt, kur nomirt. Un tad ir otrs jautājums, kurš man
vienmēr trāpa iekšā. Mēs varam runāt šodien, ka es gribu nomirt mājās ar saviem radiem un ar Jāni, Pēteri vai Annu, tuvāko, mīļāko. Bet, kad atnāks mirklis, mēs varam pilnīgi mainīt savu ideju un domu. Jo tajā brīdī viss mainās. Tajā brīdī viss paliek. Un arī šodien no rīta mums notiek atbalsta grupa. Es saņemu ziņu no vienas sievietes grupā, ka viņai liekas, ka šodien tētis nomirs. Un viņa paprasīja, kā labāk būtu tu ar viņu. Reflektējot par stāstu par veļu, man kā žurnālistam šī profesionālais kretīnisms ir katru dienu lasu un rakstu ziņas par to, ka cilvēki mirst dažādākajos veidos, sava stulbuma vai ne sava stulbuma dēļ. Un tad es katru reizi domāju par to, ka šodien es braucu, piemēram, uz Cēsīm un domāju man vajadzētu kaut kur stulbi neietriekties, lai rītas neparādos policijas kopsavilkumā no rīta kā kaut kāds stulbs gadījums pa ceļam. Bet jautājums, Žanete, par dzīves pēdējām posmiem, vai varbūt var pateikt no pieredzes, kas cilvēkiem dod šo te drošības sajūtu dzīves beigās? Vai tā ir apziņa par to, ka jau ir zināms, kur mēs paliksim pēdējos mirkļos, vai tas ir kaut kas cits? Lielākoties visi mūsu pacienti, vismaz 98% tiešām vēlās nomirt mājās, un viņi grib tikt ātrāk projām no slimnīcas, jo mājās viss palīdz, arī sienas reizēm palīdz. Jautājums, vai viņi fiziski to var atļauties, un kā jau iepriekš arī meitenes teica, tās vēlmes bieži vien mainās atkarībā no situācijas. Piemēram, ja sevišķi, ja jauns cilvēks mirst, un viņam mājās ir mazi bērni, tad lielākoties, es teikšu, mūsu pieredzē visos gadījumos tie ir aptuveni kādi varbūt 20 gadījumi šo gadu laikā visas jaunās sievietes un jaunie vīrieši ir gribējuši nomirt kaut kur citur, lai bērni to neredz. Tā kā situācijas mēdz būt ļoti, ļoti dažādas. Irēna, kā cilvēku klātbūtne? Šeit bija runa par to, ka šiem cilvēkiem vieniem ir vēlme, ka cilvēki ir blakus, otra vēlme ir, ka noteiktiem cilvēkiem nevajadzētu būt blakus. Kā šī cilvēku klātbūtne maina pieredzi šīs, ja var teikt tā, nāves pieredzi iespējams? Man grūti spriest par visiem, bet arī grūti pajautāt tiem, kas jau aizgāja, jo mēs to nezinām. Bet, manuprāt, tas sāpes, kas paliek tajā brīdī, kad tev blakus nav mīļotā. Mums bija Covid laiks, ja jūs atceraties, un tad man arī daudzi paziņi, kuriem Latvijā vectētiņš vai vecmāmiņa aizgāja, viņi nevarēja tikt. Jā, viņiem pieslēdz caur Zoomu, bet tas nebija tas pats. Un tā neiespēja atvadīties. Viņi paliek ar tevim serošanu, un var palikt arī uz ilgāku laiku patiesībā. Šis te mans vecmāmiņas, manas babiņas, kā es viņu saucu, stāsts, viņa nomira nepilnu mēnesi pirms tam, kā Latvijā sākās aktīvais Covid 20. gadā, un es nezinu, vai tas ir pareizi tā domāt vai nav pareizi tā domāt, bet es ik pa laikam aizdomājos, kā būtu, ja viņas tā nāves stunda atnāktu pēc mēneša, pēc 2, tad, kad mēs tiešām nevarējām ierasties, nevarējām atvadīties no saviem cilvēkiem. Es domāju, ka man tiešām ļoti bieži pārņem šīs domas, ka varbūt pat arī labāk, ka mēs varējām pateikt viens otram tajās brīdī, kad tas bija iespējams, nevis tie šausmīgai COVID brīdī. Jautājums ir Unai, kurā brīdī jautājums par to, kurā vietā cilvēkam būtu nomirt, pārvietojas jau uz tādu kā sociālās krīzes punktu un virzienu? Tā labā ziņa ir tāda, ka sociālais dienests ir tāda drošības sajūta, vieta, kur rada drošības sajūtu, un tad, kad šis jautājums kļūst aktuāls, tad nereti vēršās pie mums, pie sociālajiem darbiniekiem, tuvinieki ar dažādiem jautājumiem. Kas man ir jādara? Kā man ir jārīkojas? Mums pašiem praksē bija gadījums, tas, ko teica, kad jauni cilvēki mirst. Mums tieši bija jauna sieviete ar 2 bērniņiem, un viņai vīrs bija ļoti smagi slims, un viņš lūdza, lai viņu ieliek pansionātā, jo viņš negribēja, lai viņa bērni dzird, kā viņš kliedz no sāpēm, jo viņam bija nežēlīgas sāpes. Un tad
cilvēki nāk pie mums un prasa, ko mums darīt. Un parasti mēs sociālajie darbinieki sarunas laiku veltam pēc iespējas vairāk, lai tas cilvēks, ar kuru mums ir šī saruna, nonāks sev pieņemamā, vēlamā vietā. Bet visbūtiskākais ir zināt, kur grib tas mirējs nomirt. Jo viņa vēlme, manuprāt, ir visbūtiskākā. Un tāpēc es vienmēr arī, teiksim, cilvēkiem saku, runājiet ar saviem mīļajiem par nāvi. Tā ir absolūti dabiska lieta, kā no vakarā iet gulēt un no rīta mazgāties un zobus tīrīt. Tā ir absolūti normāla lieta. Mums ir jāzina, ko tas cilvēks grib. Protams, piekrītot to, ka viņš viedokli var mainīt, bet konceptuāli ir jāzina, ko tas cilvēks grib. Lai nesākās šīs te radu diskusijas, man viņš teica šitā, man viņš teica tā. Jo, piemēram, ir cilvēki, kas ir skaidri un gaiši pateikuši, es negribu, piemēram, nomirt mājās, lai mani tuvinieki neredz, ka man ir smagi, bet ko man darīt, kur man iet, kur ir tā drošā vide. Un tas, ko drošo vidi rada, tā ir hospice pakalpojums, kas rada drošo vidi, kur cilvēks var nomirt. Ir gluži pretēji cilvēki, kas pasaka, es gribu tikai mājās un savās sienās. Un viņiem pilnīgi neinteresē to, kā jūtās viņu tuvinieki, bērni, mazbērni. Es atvainojos, ietiepīgas tantes, kuras iestājās pozā, es nomiršu uz savas pilvenas, savā gultā, un neviens man no turienes ārā nedabūs. Un tas ir ļoti neviennozīmīgs jautājums, un ir jāskatās no dažādām pusēm, bet, manuprāt, ir svarīgi iziet no tā, ko cilvēks pats grib, un kā viņš ietekmē ar savu lēmumu apkārtējos tuvinieks. Protams, vieglāk ir tad, kad ir cilvēks viens dzīvo, kad viņam nav tuvinieku, tad mēs ar viņu varam vienoties, un viņš pats pasaka, ko grib. Bet to, ka pansionāti izvēlās nereti kā vietu, kur aiziet, tas ir fakts. Jo tur ir mediķi, tur ir aprūpas personāls, jo viena tēma, par ko maz runā, ir tas, ka cilvēkiem ir bail, ka viņi nomirs, un viņus neviens neatradīs. Man viena tante piezvanīja, humors izdzīves. Zvana man uz darba telefonu kundze gados un saka, meitiņi, es jūtu, ka es drīz nomiršu, bet man mājās ir 3 kaķi. Ja es nomiršu, viņi manā pēdīs. Un es sēžu... Tas ir pilnīgi normāls jautājums. Absolūti normāls jautājums no kundzes, jo viņa ir viena, viņai radu nav, viņa dzīvo mājā, viņa nedzīvo dzīvoklī, tātad kaimiņi arī nejutīs, ka viņa smird, tātad tur ir māja. Nu, es atvainojos patiešām, bet tā ir vienkārši. Un viņa ir baidās no tā, ka tie kaķi viņu apēdīs. Viņu visticamāk arī apēst. Nu, droši vien jau kaut kas jau tam līdzīgi. Un pēc mēneša... Un šis ir tas jautājums, kas man liekas ārkārtīgi būtisks, ka cilvēks ir atradis telefonu numuru, kur piezvanīt, paprasīt, ko viņam darīt, un tad mēs ar viņu vienojāmies, ka gar viņas māju reizi dienā nobrauc pašvaldības policija. Un pasako, vai viņa ir dzīva vēl. Tas ir ļoti labs risinājums. Nu, viņai bail, ka viņu kaķi apēdīs. Tas ir loģiski. Nu jā, mēs, smieklīgi vai nesmieklīgi šādus stāstus mēs redzam arī kaut kādā bez tabū, redzam, ka kaimiņi attopas, ka ir smirde vai kaut kas tam līdzīgs, un tur tiešām ir līķis, kuru apstaigā mājdzīvnieki. Bet jautājums par šo te palikšanu mājās. Kurā brīdī šī te pat ietiepīgā vēlme par to, ka es miršu mājās uz savas pilvena, un man ir pilnīgi vienalga, kļūst par problēmu. Proti, ka cilvēks vairs nevar būt mājās, vai viņu nevar pilnībā nekā aprūpēt, un tas var būt, slimības ir dažādas, un tas var kļūt bīstami jau arī tiem, kas ir klātesoši. Ko darīt šajā situācijā? Viņam jau problēma nav. Problēma jau ir tuviniekiem, jo viņš savu mērķi ir sasniedzis, viņš ir mājās, bet grūtība jau ir tiem tuviniekiem. Tiem dēliem un meitām, kuriem ir sāpīgi noskatīties uz spītīgu vecāku, kurš ir nolēmis pamaitāt ne tikai viņu dzīvi, bet arī visu pārējo, jo mums jau katrs mūsu lēmums paņem līdz rindiņu pārējiem cilvēkiem. Bērni, mazbērni, iedomājieties paši 12-gadīgu bērnu, tas bija gan padomu laikos, kuram ir lauku mājās nomirusi omīte un vedekla kopā ar 12-gadīgu bērnu mazgā šo līķi.
Un tā, diemžēl, notiek arī vēl mūsdienās. Un vai bērnam vajag uz virtuves galda mazgāt šādu līķi, un pēc tam bērns pie tā galda nevar apsēsties, viņš nevar pārēst, un bērnam, ļoti moderni, tagad es teikšu bērnības trauma, ja, bet tā atmiņa jau paliek. Un atmiņa paliek par omīti, kas bija iespītējusies, ka viņa grib nomirt mājās, un gala rezultātā bērnam ir jāēd visu savu apzināto mūžu pie galda, uz kura ir mazgāts līķis. Jā, es paturpināšu, laikam mūsu hospice pieredzē nav tādas situācijas bijušas, ka spītīgi kāds gribētu palikt mājās. Lielākoties ir pretējais, ka ļoti mērķtiecīgi mēģina saukt visu laiku ātro palīdzību, lai ved uz slimnīcu un mēģina glābt. Bet, jā, protams, ir ļoti daudz situācijas, kad cilvēks nevar nomirt mājās tieši tā iemesla pēc, ka viņam ir tik sarežģīta tā saslimšana ar tādām veselības problēmām, ka mājas apstākļos nevar cilvēkam normāli palīdzēt. Ja, tie mēdz būt audzēji, kur aug uz āru, viņi plīst, viņi smako, struto. Mājās ir nepanesama smaka, tur iespējams neviens nevar uzturēties. Ir sevišķi, ja mājās ir mazi bērni. Protams, ka mēs sadarbojamies tad gan ar ārstniecības iestādēm, gan ar sociālajiem darbiniekiem no pašvaldībām un meklējam risinājumus, kā mēs varam palīdzēt un uz kurien to cilvēku vest, jo Latvijā pagaidām hospiskā stacionārs nav. Visi cilvēki, kuri saņem ārstu koncīlijas slēdzienu, tiek nosūtīti uz mājām ar domu, ka viņiem ir jānomirst mājas apstākļos. Jā, varbūt es paturpināšu, jo es esmu tuvāk radiniekiem, varbūt nekā pacientiem. Un to, ko es redzu un to, par ko mēs runājam, tad reizēm tas lēmums tiešām dodas grūti tiem radiniekiem atdot pansionātā, jo tā ir gan sociāli nepieņemamais lēmums, gan arī viņiem pašiem sajūta, ka viņi nodod, ka viņi ir nodevēji šajā ziņā. Vainas izjūta, kauns par to. Bet mums bija gadījumi, kad cilvēki jau bija izmisumā, jo viņi bija izdeguši, jo aprūpēt cilvēku tas ir otra slodze, un tev vēl par to jāmaksā, un tev kaut kur jādabū to naudu. Un cilvēks var mirt ļoti ilgi. Mums ir pieredze stāsti 13 gadi, 25 gadi, kad tev jāgādā par slimnieku. Un tad ir jautājums, ko likt priekšā, sevi vai viņu. Un tad reizēm nācas pieņemt citus lēmumus. Nevienmēr varbūt tādu, kuru tas cilvēks, kas mirst, grib. Bet parasti tas notiek ar tādiem radiniekiem, kam jau apziņas nav, ar kuriem grūti vienoties, jo viņi pat nesaprot, kur viņi patiesībā ir mājās. Vai, teiksim tā, ka mēs nezinām, varbūt viņi arī saprot, bet fiziski kaut kā viņus dabūt atbildi nav iespējams līdz galam. Un ir jau arī otra puse. Reizēm varbūt tas pats pacients labprāt kaut kur vēlētos doties, bet tieši tie ģimenes locekļi ir tie, kuri par spīti visam grib rūpēties par viņu mājās, neskatoties uz pārējo ģimenes locekļu vajadzībām, vēlmēm un vispār visu to pieredzēt. Ja, jo pa lielam, ja skatās, cilvēks mirst vienreiz, bet kas notiek ar to ģimeni? Kādas ir atmiņas pēc tam? Es zinu, ka ir salauztas ģimenes, kuras dēļ tā, kad piespiedu kārtā ir rūpējušies par kādu, neadekvātu cilvēku, ir traumēti bērni, ja, ir izjukuši ģimenes attiecības. Ļoti sarežģītas situācijas. Jā, un domājot arī par šo tēmu un skatoties uz klausītājiem, kas te ir sanākuši, galā runa jau vienmēr ir par dzīvajiem, jo jūs un mēs aiziesim mājās un uz darba vietām un kaut ko darīsim un kaut ko teiksim un iespējams cerams kaut kas mainīsies. Un paldies par šo piemēru mazgāšanu uz galda. Es zinu, ka man ir pilnīgi pretējs piemērs radinieku vidū, kur šī vēlme pēc nāves ir pārģērbt savu radinieku un nomazgāt. Un ja tas slimnīcā skaidrs, ka nav iespējams, tad tas ir liels zaudējums, jo tas ir bijis iespējams iepriekšējās paudzēs. Un es redzu, man pulciņš pretī māja ar galvām. Tātad tas ir kaut kas ir tāda laikmeta iezīme bijusi, un tas varbūt tagad tā vairs nav, bet mainās. Un nav runa par to, ka ir pareizs vai nepareizs stāsts, bet runa ir par tādu apziņas paplašināšanu attiecībā par šiem jautājumiem. Jo tad, kad mēs runājam, jautājums bija par to, kā mēs zinām, ka mājās tagad pietiek, vai
ka ir nepieciešama cita aprūpe. Un, protams, ka savstarpējās attiecības ir viens no šiem aspektiem. Un mēs nerunājam par gadījumiem, kur ir izmisuma situācija, kur cilvēki ir izdeguši un kur nav iespēja nodot dažādu iemeslu dēļ nevienam citam cilvēku aprūpē. Bet iedomāsimies situāciju, kur dēls vai meita rūpējas par savu mammu vai tēti gadiem un katru dienu, vairākas reizes dienā, 3, 5, 15, uz šīm vecāku un bērnu attiecībām tiek spiests visnežēlīgākajos veidos. Un tā ir ļoti mokoša situācija, kurā sevi atrast, un, protams, ka tur ir nepieciešams aprūpētājam arī kādā brīdī pateikt stop, varbūt man ir jālūdz palīdzība no malas, varbūt man ir jāielaiž svešs cilvēks mājā, jo citādāk es riskēju pats ar savu veselību un dzīvību. Ja mēs runājam par šiem te tradīcijām vai citu paudžu kaut kādām ienestajām lietām, kā mums būtu jāatvadās no saviem radiniekiem vai tuvajiem cilvēkiem. Es ļoti labi atceros, mani vecvecāki dzīvoja Ukrainā, un tad vectēvam bija vēzis, un viņu pārveda uz Latviju nomirt pie bērniem. Un šī te nomiršana notika mūsu dzīvokļa viesistabā. Atbrauca kā parasti policija un mediķi, un tad bija aizklāti visi spoguļi mājās. Mums ar brāli bija nedaudz gadu tajā laikā, un es atceros to dīvaino sajūtu, ka te un tev ir aizklāti spoguļi, un uz tā dīvāna tev tikko bija līķis, un kā tālāk būt. Jā, tas ir tāds sensitīvs jautājums par to, kā nelatviski sakot ģimene un visi līdzpiederīgie var dīlot ar šo situāciju. Bet ja mēs pārvirzāmies jau uz konkrētām vietām, uz slimnīcu, uz to, ka slimnīca var kļūt par pēdējo pieturu cilvēka dzīvē, tā ir pretrunīga vieta. Jūs sakāt, ka slimnīcas mērķis ir, lai cilvēks tur nenomirst, un ka, ja cilvēks tur nomirst, tad tā ir slimnīcas neveiksme un ārstu neveiksme. Slimnīca varbūt ir gan vieta, kur ir mediķi, palīdzība, sistēmas un viss kaut kas. No otras puses tas ir kaut kas augsts, ir koridori, ir zilie maisi blakus vēl dzīvajiem reizēm, tā kā šī situācija pacientiem. Bet cilvēks tur var saņemt palīdzību. Un jautājums ir, ko cilvēks piedzīvo, kad viņš saprot, ka šī te reize slimnīcā visticamāk nav tā kārtējā epizode, bet tā ir pēdējā epizode šajā slimnīcā? Tas ir ļoti plašs jautājums, jo slimnīcā šīs situācijas ir ļoti dažādas. Cilvēks parasti no slimnīcas grib tikt ārā pēc iespējas ātrāk, un tur, kur šīs situācijas ir palietīvas, tur radinieks visticamāk grib, lai tas cilvēks ilgāk paliek slimnīcā, jo tas nozīmē, ka šī medicīniskā diagnoze ir smaga un ka nav iespējams tik ātri nodrošināt aprūpi. Un pacients var līdz pēdējai minūtei apzinātai un sekundē dzīvot ar ideju, ka viss būs labi un ka viņš izveseļosies un ka tas te nebeigsies. Tā ir viena puse. Un, protams, smagās un pēkšņās krīzes situācijās pacients var ļoti strauji nonākt gan vairs neapzinātā stāvoklī, gan arī pie sistēmām, medikamentiem, atsāpinošiem līdzekļiem. Un tas ir ļoti palīdzoši konkrētās diagnozēs, jo skaidrs, ka slimnīcā nemirst ļoti ilgstoši un lēni, kā tas ir aprūpas centros, hospisā vai arī mājās. Slimnīcā tomēr tā ir akūta situācija, un ja cilvēks tiek izrakstīts, viņš var tikt izrakstīts arī diezgan smagā stāvoklī, diemžēl. Un tādēļ šo situāciju vienmēr raksturo krīze, un mēs krīzē tāpat ceram, ka tā beigsies labi. Mēs negaidām, kad krīze tiešām beigsies ar traģēdiju. Tādēļ, ka ja cilvēks nonāk slimnīcā un diezgan strauji nomirst, tas vienmēr ir šoks. Un ne cilvēks ir paspējis lielākoties ar to samierināties. Ja vienīgi tā nav 10. vai 20. vai 50. reize slimnīcā, tad jau viņš tur īstenībā jūtas kā mājās. Viņš pazīst visas nodaļas, viņš jau zina, kas ar viņu notiks. Un tie ir tie brīži, kad pacients var arī atteikties no ārstēšanas, kas ir diezgan arī populāra paliatīvā aprūpē, hospisā un arī garīgās aprūpes kontekstā, kad cilvēks var pateikt, šajā brīdī pietiek medicīnisku manipulāciju, es gribu mājās, es gribu vienkārši nomirt. Kā mainās saruna ar pacientu un saruna ar ģimenes locekļiem situācijā, kad
mēs esam jautājumā nevis par to, kā tagad palīdzēt, bet kā palīdzēt būt mierā ar šo situāciju. Kas notiek, teiksim, katrs no jūsu šiem te punktiem atbalsta? Ļoti sarežģīts jautājums, jo lielākoties no slimnīcas izrakstā absolūti neinformētus cilvēkus. Viņi nezina savu diagnozi. Varbūt zina tuvinieki, bet paši pacienti bieži vien nezina šo diagnozi. Un mūsu speciālisti tad ir tie, kuri strādā ar visu ģimeni. Un ir situācijas ļoti dažādas. Ir, kad tuvinieki ir pozitīvi to, nevar teikt pozitīvi, bet viņi saprot teikto un saprot arī, ka pašam pacientam tas ir jāzina. Bet ir situācijas, kur tuvinieki nostājas durvīs un pasaka, jā, mēs zinām, bet jūs viņam teikt to nedrīkstat. Un tas ir milzīgs mūsu darbinieku darbs, sarunas, gan mediķu sarunas, gan sociālā darbinieka, gan kapelāna, gan psihologa iesaist, lai palīdzētu visai ģimenei pieņemt šo situāciju, kurā viņi ir nonākuši. Jo neskatoties uz to, ka viņi zina šo smago diagnozi, tam gala iznākumam nav gatavs neviens. Bet kā, jūs sakāt, iesaistās ļoti plašs šis te speciālistu loks. Ja ģimene slēpi no šie te pacienta viņa smago diagnozi, vai izdodas pārliecināt tos, vai arī tiek nonākt pie konsensus par to, ka šajā situācijā tad mēs kā kopiena, mazā sabiedrības šūniņa, tā būs labāk? Vai vienmēr ir jāpārliecina tuvinieki, ka slimniekam ir jāzina viņa diagnoze? Es gribētu zināt savu diagnozi, un es pieļauju, ka jebkurš cilvēks gribētu zināt, kas ar viņu notiek un kas ar viņu notiks. Un mēs, protams, vienmēr uzklausām tuvinieku argumentus, bet tāpat laikā mēs sakam, ja šis pacients gribēs runāt par to, tad mēs runāsim. Mēs neizvairīsimies no šī jautājuma. Es labprāt šo tēmu arī paturpinātu ne tikai par pilngadīgajiem, bet nereti ir tāda tendence vecākiem labu gribot, slēpt no bērniem otra tuvinieka diagnozi, iespējamo aiziešanu un maz ar bērniem runā. Piemēram, ar stāstu, viņš jau vēl maziņš, viņš nesaprot, viņam, priekš kam viņam šī trauma būtu vajadzīga, bet mazi bērni ir ļoti labi organizēti. Viņi brīnišķīgi tiek galā, viņi spēja racionalizēt, un viņiem ir jāļauj piedzīvot gan tās sēras, gan arī viņiem ir jāzina tas, kas notiek ar viņu to tuvinieku. Pateikšu īsu piemēru. Man pirms pāris nedēļām vīrtēvs nomira. Un mēs braucām pie viņa uz slimnīcu no Ventspils uz Gaļezeru. Un, protams, ir 7 vakarā, mūs neviens slimnīcā pēc kārtības nedrīkst laist, bet bija fantastisks brālītis, kurš mūs ielaida iekšā, lai viņam laba veselība un viņa mīļajiem. Viņš mūs ielaida iekšā, jo mūsu opis bija pieslēgts pie aparātiem. Un mums bija dilemma tajā brīdī, kad šis brālītis pasaka, viņš ir pieslēgts pie aparātiem, jūsu tuvinieks, lūdzu nesabīstaties, tā kā filmās rāda daudz aparātu. Un viņš saka, bet bērnam gan nevajadzētu iet. Meitai mums ir 6 gadi. Un mēs kā vecāki bijām tādā sarunā ar mūsu bērnu, viņai skaidrojām un prasījām viņas viedokli, ko viņa domā. Vai viņa grib redzēt opi, kur mēs skaidri zinām, ka viņam ir dienas, stundas un maksimums nedēļa, vai viņa negrib to redzēt. Un viņa man pieiet pie tā brālīša un saka, kā jūs domājat, man vajag tur iet? Viņš saka, mums praksē ir, ka bērni neiet pie tuviniekiem. Viņa ļoti normāli to saprata, bet viņai tika dota iespēja pieņemt lēmumu. Nevis es kā vecāks vai tētis viņas kā vecāks pasaka, tu neiesi, jo tu esi maziņa, tu esi bērns, bet tika pieņemts viņas lēmums. Viņa izdarīja izvēli, vai viņa ies pie opja, kurš guļ pie aparātiem, vai viņš neies. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi arī visai tai kultūrai, kas ir ap šo te aizgājēju, ka viņiem ir jāzina, par ko ir stāsts. Slēpt un baltos melus stāstīt, agri vai vēlu bērni izaug, viņi sāk saprast, viņi sāk izvērtēt katru situāciju,
lūk, tajā brīdī var rasties nevajadzīgas sadursmes viedokļos. Kāpēc tu man neteici? Kāpēc tu man neteici, ka manai mammai ir vēzis? Kāpēc tu neteici, ka mana mamma var nomirt? Manā praksē, diemžēl, ir bijuši tādi gadījumi, kad bērns jau ir pusaudzis, viņš meklē psihologu palīdzību, jo viņam tētis nebija pateicis, ka mamma ir vēzis. Viņš saka, es būtu pret mammu citādāk izturējies. Es uz mammu nebūtu dusmojies. Un neļauj to pēdējo laiku tam tuviniekam pavadīt ar to aizgājēju, iespējams labāk, iespējams citādāk, bet neļauj no viņa pat mentāli atvadīties, ja viņš tas bērns nezin to informāciju. Tāpēc es esmu par to, ka visiem iesaistītajiem ir jābūt lietas kursā par to, kas notiek, lai izvairītos no citu pieņemtajiem lēmumiem. Šajā jautājumā es varu padalīties ar 2 stāstiem no slimnīcas, no savas kapelāna pieredzes. Viens stāsts satieku savu vecumu pieaugušos cilvēkus gaitiņos un izrādās, ka viņiem mirst vecmāmiņa un viņi ir mazbērni. Un ieejam pie tās vecmāmiņas un vecmāmiņa tiešām mirst un mums ir tā saruna visiem kopā, un es pēc tam, izejot ārā gaitenī, pajautāju viņiem, kādas jums ir attiecības ar nāvi ģimenē. Un viņi saka, ka viņi nekad par to nav runājuši. Un visi ir šokā, ka tā 95-gadīgā vecmāmiņa tagad slimnīcā mirst. Un viņa ir dēls, viņu tēvs, šo mazbērnu tēvs, kurš nekad ar viņiem nav runājis par nāvi. Un pēkšņi mazbērni ir absolūti pārsteigti. Tas ir viens stāsts. Tāpēc runājiet par nāvi, un otrs stāsts ar medicīnas personālu. Es eju palātā, nodaļā, un tad man ir izvēle. Es varu iet vairākās palātās, un es parasti personālam pajautāju, kur man ieiet, kā garīgās aprūpes speciālistam, kam būtu nepieciešama man palīdzība. Un viena sieviete no medicīnas personāla, viņa saka, ejiet, kur gribat, bet tajā palātā, tur gaitaņa galā pa labi, tur neejiet. Es viņai prasu, kāpēc tā? Viņa saka, tur ir jauns cilvēks, kurš agonijā mirst, sāpēs no onkoloģijas. Un es saku, bet tad varbūt man tiešām tieši tur ir jāieiet. Viņa saka, bet es negribu, lai jūs ejat, jo tad viņam varbūt paliks sliktāk, jo jūs esat kapelāne, un ja jūs ieiesiet, tad viņš domās, ka viņš mirst, bet viņš mirst, un viņš zina, ka viņš mirst, bet tikai neviens negrib par to runāt. Jā, un varbūt viņam no tā paliks vēl sliktāk. Viss beidzās labi, es pusstundas laikā tuvojos pa solītim tuvāk palātai, un viņa atmaiga, un es viņai apsolīju, ka es viņu nesāpināšu. Un mēs runājām, un šī saruna beidzās ar to, sākās ar to, ka nekā pēc nāves nav, ir tikai tumsa, un beidzās ar to, ka tiekamies gaismā. Un tāds bija garīgās aprūpes sarunas iznākums slimnīcā. No savas puses, es kā Žanete esmu diezgan stingra tajā pozīcijā, ka katram cilvēkam ir jāzina. Es arī gribētu zināt noteikti, ja, piemēram, man ir jau atzīmēts kaut kāda laika posms, jo man ir izvēle, ko darīt ar to informāciju. Es varu atteikties to pieņemt. Tā ir arī mana izvēle. Es varu teikt, ka nē, tā nav. Bet, ja, piemēram, es zinu, tad man ir arī iespējas parunāt ar kādu, kaut ko pateikt, pastāstīt. Un šeit, kad radinieki pieņem lēmumu par citiem cilvēkiem, par tuvinieku, lai ko arī viņi neteiktu, viņi uzņēmās pārāk lielu atbildību. Tādu atbildību, kuru nedrīkstētu uzņemties, tā nav tāda neliela dieva loma, teikt vai neteikt. Jo ir koncilijas, ir jau zināms. Jūs esat tie, kam jānodod to informāciju patiesībā. Jūs neesat tie, kam kas to nozīmē. Bet man ir varbūt arī skaidrs, kāpēc tas notiek, jo bieži vien cilvēki baidās runāt par nāvi. Ir vēl joprojām ir tāda sajūta, ka, ja es runāšu par nāvi, ar mani tas sāks notikt. Apkārt manim kāds mirs, man ir draugi 40-gadīgi, kuri arī atsakās runāt par nāvi, vai kad es stāstu par kaut kādu pieredzi, viņi saka, nē, nerunāsim par šo lietu. Un daudziem ir kaut kā gribās varbūt būt tālāk no tās informācijas, jo liekas, ka tad tas ar manim nenotiks. Mīļie draugi, nē.
Kāds teica jau šodien, man liekas, ne, ka mēs visi mirsim. Ir divas tādas konstantas lietas. Mēs piedzimam un mēs noteikti nomirsim. Tad, kad mēs raugāmies uz aprūpi slimnīcā, uz ārstēšanu un cilvēku ārstēšanu, reizēm ir situācijas, kad pacientam ir skaidrs, jau ir nopietna diagnoze, kuru visticamāk vairs nevar ārstēt, bet tuvinieki vēlas turpināt kaut ko uzlabot situāciju un meklēt risinājumus. Kā paskaidrot gan tuviniekiem, gan arī pateikt atklāti šim te slimniekam, pacientam, ka visas šīs te manipulācijas pēc būtības ir miršanas pagarināšana? Šī jautājuma sākums ir atbildāms ar vienu daļu un beigas ir cita daļa. Jo, ticiet man, draugiem, ģimenei, dzimtai ir milzīgs spēks. Un medicīnas sistēma, tāpēc jums nekad neteiks mediķi, ka šis cilvēks viennozīmīgi mirst, jo viņi tiešām bieži vien arī nezina. Un tas ir mīts, ka no paliatīvās aprūpes vai reanimācijas cilvēki neiziet, svilpodam iziet un dzīvo ilgi. Tādēļ mums nevajadzētu novērtēt noteikti pa zemu dzimtas spēku. Es varu padalīties arī ar vienu situāciju. Es gāju nodaļā pie pacientes, un mediķi man teica, ka viņa mirst, viņa ir ilgstoša pacienta, jauna sieviete, un ka tur jau mamma, un mammai jau ir sirdzāles iedots, un tur ir māsa viņai, un viņai ir bērni, un, ka es tur varu ieiet. Bet tā situācija ir tāda, kā tā ir. Es ieju tajā palātā, un tā sieviete jaunā ir tā daļai responsīva, un tā mamma un tā viņas māsa, otra meita, viņu to sievieti ceļ augšā un tagad ēdinā un dzirdīs un kustinās un rokas un kājas kustinās, jo viņas vienu reizi šādi šo sievieti jau no reanimācijas ir piecēlušas. Tad, kad visi ārsti atļāva gulēt, saprotams, tad viņas nāca un viņu kustināja un viņām bija savs redzējums par to. Tā saruna bija, un es neredzēju sev tādu īpašu funkciju. Es nepateicu, kā garīgās aprūpes speciālists, ka viss, un bija runa par to, vai šīs sievietes bērnus aicināt, un es teicu, varbūt aiciniet. Es neteicu, kāpēc. Es saku, varbūt šis ir īstais brīdis, ka tie bērni tomēr var atbraukt uz to slimnīcu. Un tā saruna beidzās. Un pēc nedēļas es esmu slimnīcā, un es prasu, kā tai sievietei, un viņa ir jau izrakstīta. Nevis nomirusi, bet dzīve izrakstīta un mājās. Un labi, ka es nepateicu. Jā, tā varētu izvērsties par interesantu situāciju. Jā. Man ir nedaudz cits stāsts. Man ir kliente, bet viņa ir ārzemēs. Viņa 13 gadus kopa savu mammu. Un viņa pati nekopa, viņa atstāja mammu mazā ciematā un atrada viņa sievieti, kas dzīvo ar viņu kopā. Un pēdējos 6 gadus mamma jau bija pilnīgi paliatīvā, pilnīgi aprūpē. Un, kad brauca ārstie, tad viņi pat nevarēja atrast viņai, kur durt iekšā. Viņa bija jau mirstoša. Un tad viņa 2 reizes, mamma jau mēģināja nomirt. Viņa atteica sirds. Un tā sieviete, kas kopa pie tam, ka viņai nav nekādas medicīnas izglītības, ar visu spēku mēģināja dabūt viņu pie dzīvības. Un tā kliente man tagad visu laiku jautā, kā tas var būt? Viņa saka, es pēc 2. reizes jau domāju, varbūt jāparunā kaut kādas zāles mamma iedot, jo ir agonija. Viņa jau bija tā, ka, kad cilvēks nomirst, viņam iziet organi, un viņa jau daļu organu izgāja. Un tā sieviete ar savu spēku un vēlmi, lai cilvēks nenomirst, darīja visu, lai viņa palika pie dzīvības. Un šeit es arī piekrītu, ka te ir kaut kāds spēks un tā vēlme, ko tie iedot, un tas nav obligāti par to ģimeni, tikai par radiniekiem, bet kad mēs neatlaižam kaut kādu situāciju vai kaut kādu cilvēku, kā turēt ciet pie tā, jo meita jau bija sāpīgi no tā zinot, cik cieši viņu tuvojas rats. Mēs jau šodien par to runājām, ka arī šādās situācijās, kur, teiksim, no malas kādam tur mediķim vai iesaistītam speciālistam ir skaidrs, ka cilvēks mirst,
tad tuvinieki lielākoties viņiem liekas, ka tā ir krīze. Un kā jebkura krīze, viņi domā, ka tas pāries, un viņi grib, lai ir atpakaļ tā, kā bija, vienalga, cik slikti bija, bet lai ir tā, kā bija. Un tāpēc viņi cenšas ar visiem spēkiem, viņi cenšas palīdzēt, vest uz kaut kādām analīzēm, pārbaudēm, ar domu, ka varbūt kāds cits speciālists ieteiks kaut ko labāku, un tam cilvēkam atkal būs tāpatās, kā bija. Un nav svarīgi, kā bija. Galvenais, lai viņš ir blakus, un viss turpināsies tādā pat gaitā. Un to es sapratu šonedēļ pati pēc sevis. Man varbūt nevietā salīdzinājums, bet man ir ļoti vecs suns, kurš mirst pat reiz. Un es viņu biju aizvedu uz kārtējo sonogrāfiju. Un tad, kad es ar mokām, viņš suns liels, es pati neesmu pārāk liela, mēs abi bijām nomocījušies, un tad es sapratu, ko es vispār daru, ko es tieši ar to gribu panākt. Bet ja es tā gribu rūpēties par suni, tad iedomājieties, kāda ir vēlme tuviniekiem rūpēties par to cilvēku, kurš ir aizejošs. Es domāju, ka ļoti līdzīgi. Un tad, kad šādi cilvēki atnāk mūsu redzes lokā, tad es viņiem parasti uzdodu jautājumu, kāpēc jūs to darat? Kam jūs to darat? Jūs to darat priekš tā cilvēka, kurš iespējams jau ir gatavs aiziet, vai jūs to darat sev, jo, protams, ka sāpēs, jebkura tuvinieka aiziešana mums sāp, un ir svarīgi tam cilvēkam pašam sev atbildēt uz jautājumu, kāpēc es to daru. Jo ir cilvēki, kad viņi ir situācijās tādās, ka viņi nevar pateikt, ko viņi grib, un tad ir mēs tie mīļie, labie, kas viņus pumpējam augšā dzīvot, tikai atbildam sev, kāpēc mēs to daram. Un vai tiešām tam cilvēkam to vajag? Ir zināms daudz stāstu, kad tuviniekiem ir radinieks, kurš ir nedziedināmi slims, ir vēzis vai kāda cita tam līdzīga diagnoze. Un tad kādā brīdī vietējā slimnīca vai attālāka slimnīca vairs neņem viņu, teiksim, tur uz sistēmām, jo, rezultāts būs tas pats cilvēks pagulēs palātā, viņam ielaidīs zāles, sāpes atlaidīsies, un tad šis pacients atkal dosies mājās, kur atkal šis te atkārtosies. Un tuvinieki kļūst ārkārtīgi dusmīgi par to, ka, lūk, sistēmā ir vienalga, cilvēks mirst, viņam neviens nepalīdz. Kā ar šiem cilvēkiem runāt un ko darīt šādās situācijās? Klasiski ir aprūpe mājās, arī ar medicīnas komponenti, ko nodrošina caur ģimenes ārstiem, un sliktākajā gadījumā ir citi pakalpojumi, kas pieejami, bet šiem cilvēkiem, kas ļoti, ļoti uzstājīgi mēģina noturēt pie savus tuviniekus pie dzīves, ir atbalsta personāls nepieciešams, kas ir slimnīcā, garīgās aprūpes speciālisti un visi pārējie, lai viņiem iedotu to mierinājumu, kad viņi nedarot otra cilvēka vietā, nemazinās šīs savas vainas apziņas, nemazināsies sirdsapziņas pārmetumi par to, ka es taču neesmu izdarījusi visu, lai mans tuvinieks būtu dzīvs. Tas ir tas, ko es sākumā teicu, mums visiem ir jābūt gataviem, ka mēs nomirsim, un ja tu mentāli saproti, ka tavs tuvinieks iet projām un viņu spīdzināt ar visām šīm manipulācijām, tikai tāpēc, ka tu pēc tam nesadzīvos ar savas vainas apziņu, priekš tam ir psihologi un psihoterapeiti. Nevajag to cilvēku spīdzināt un darīt viņam pāri, jo labu gribot, mēs nereti izdarām daudz sāpīgāk tam otram cilvēkam. Latviešiem ir tāds teiciens, kā ir labāk sunim asti vienreiz nocirst vai cirst pa gabaliņam. Šī ir absolūti, manuprāt, precīza analoģija, jo ir jāļauj cilvēkam cieņpilni aiziet. Viņu visu laiku vadāt no slimnīcas uz mājām, no mājām uz slimnīcu, tā ir spīdzināšana. Un bieži vien tā ir tikai mana vainas apziņa, ka es neesmu izdarījusi visu. Tāpēc ir speciālisti, jāiet galvu sakārtot. Jēzus Kristus garīgais. Es esmu pret. Es ne. Es neesmu tas Dievs, tas kungs, un Dievs kungs izlems, kad es aiziešu. Pie šī varbūt mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma vēlāk, jā, bet jautājums... šī frāze, es neesmu Dievs, es viņu biju pierakstījusi arī šī jautājuma kontekstā,
Tādēļ, ka tās ir lielākās bailes gan mediķiem, jo bieži es slimnīcā no mediķiem dzirdu, es neesmu dievs, tāpēc es nevaru uzrakstīt šo pusgada diagnozi, dzīvildes, tātad pusgadu dzīvildes, es neesmu dievs, es to nevaru izdarīt, un cieši pacients, un cieši arī radinieki. Un es neesmu dievs arī ģimenei, draugiem, jo es nezinu, man nav varbūt tā informācija un izglītība, kā cilvēks mirst. Un tādēļ ir šī vēlme saukt ātro palīdzību, un es runāju arī ar savu tēvu, tad, kad vecmāmiņa mira, viņa mamma nesen pavisam dažus mēnešus atpakaļ, un mēs runājām savā starpā, un es neesmu mediķis, es esmu garīgās aprūpes speciālists, un viņa mira tādu dabiskās nāves ceļu, pārtrauca ēst, pārtrauca dzert, un pat mans tēvs bija tomēr ielicis to ēdienu karotu viņai mutē aiz šīs izmisīgās vēlmes, ka varbūt tas nebeigsies tagad. Un pat ja mēs zinām, tā ir dziļi iesakņojusies dziņa pēc dzīvības, un tur ir šīs bailes un izmisums, un arī es, esot pazīstama ar slimnīcas sistēmu, esmu bijusi nikna uz slimnīcu, un nikna uz mediķiem un uz sistēmu, un uz ātro palīdzību, kura vairs nebrauc pēc zināma vecuma vai pie zināmām diagnozēm. Un es gribētu tomēr validēt to, kā Žaneta arī dalījās savu suņu situācijā. Un tas, ka mēs esam profesionāļi, tas nenozīmē, ka mēs pazūdam kā cilvēki. Mums ir emocijas. Es esmu rakstījusi sūdzību slimnīcai, un es esmu ierosinājusi to darīt arī pacientiem. Tādēļ, ka ja ir šī netaisnība, un ja mums ir informācija, mums ir visas tiesības cīnīties, un mums vajag vairāk šādus cilvēkus, kuri publicē informāciju, protams, pēc 2-3 dienām, kad emocijas ir pārgājušas, un šīs sūdzības ir jāraksta, jo tikai tā var sistēma pilnveidoties. Jo slimnīcas pašas saka, mums nav datu, jo mums nav sūdzību, un tas ir interesanti, jo cilvēks grib no slimnīcas ārā, un viņš grib aizmirst šo pieredzi, un viņš par to nekad dzīvē vairs negrib domāt un pie tā atgriezties. Viņš cer, ka viss būs labi. Un tad tādēļ es aicinu tomēr arī stiprināt, protams, ka spēju domāt par nāvi, bet arī spēju tolerēt visu nepatīkamo un grūto un atteikties no šīs rožainās idejas, ka viss vienmēr ir labi, jo tad cilvēks attopas situācijā, ka nekas nav labi, un pie kā tad tagad, lai es ar to sliktumu eju, ka es ar saviem radiniekiem tikai pa labo, ar saviem vecākiem tikai pa labo un nekad pa slikto, tad kur mēs runāsim par slikto? Veidojas īstenībā tāda interesanta situācija, ka jābeidz tikai tā par rožaino, bet jārunā tā pa īstām lietām. Ja mēs atskatāmies uz, teiksim, latviešu literatūru, kur mēs īstenībā redzam, ka tur nav nekas rožaini, ja? Savi bērni ved večukus uz mežu atstāt nosalt, ja? Uz ragaviņām. Tas ir tāda nāves atzīšana, dzīves noslēguma atzīšana. Bet te vienlaikus mēs saskaramies ar šo problēmu, ka, piemēram, pansionātu stāsts, ka mēs nosodām cilvēkus, kas aizved savus vecākus vai vecvecākus uz šīm te institūcijām. Kā jūsuprāt var cīnīties, un vai vispār var cīnīties ar šo te stigmu par to, ka mēs atzīstam, ka neesam visvareni un ka tas nav neizdevušās ģimenes profils, ja tu savu mīļo cilvēku aizved uz pansionātu, kur viņam palīdzēs dzīvot cilvēka cienīgas šīs te pēdējās, cik nu viņam ir atlicis? Interesants jautājums. Vai mēs varam laust kaut ko, kas tik stipri ir iekšā sabiedrībā? Mēs varam runāt par to, mēs varam izteikt savus viedokļus, un man liekas, ja mēs izsakam jau tagad tos viedokļus par to, ka tas ir ok, ka tā dara, ka jūs nepaliekat sliktāki par to, ka jūs nevarat parūpēties līdz galam, vai jūs netiekat, vai, piemēram, jūs fiziski netiekat, vai emocionāli jūs nevarat mazgāt dibenu saviem tuvām cilvēkam, ka tas ir ok, ka jūs nevarat ar to tikt galā. Un tā ir vienīga iespēja, kā mēs vispār varam kaut kā pa mazam gabaliņam par to stāstīt. Un arī tos piemērs par tām pasakam ir jāsaprot, ka ļoti mainījies laiks, un mēs vairāk nedzīvojam
Mums nav tik daudz jāstrādā, lai mums ir siltums, lai mums ir ēdiens, lai mums nav jādzīvo ciltī, kur vajag parūpēties, un tad tas, kas slimo, viņu jāizmet ārā, jo viņš mums traucē. Mēs dzīvojam sabiedrība, kur ir labi un kur pansionātos arī var labi nomirt patiesībā. Ka, jāņem no tās stigmas jāatsakās kaut kādā brīdī. Manuprāt, tā ir tāda latviešu tautas dzīves ziņa jau iesakņojusies un ir jābūt paudžu maiņai, lai to nosodījumu dabūtu no cilvēku galvām ārā. Jo man arī ir praksē bijuši ļoti daudz gadījumi tādi, kad atnāk bērni pieauguši un saka, bet es labprāt ieliktu savu tuvinieku pansionātā, bet es to nevaru darīt, jo mani pārējie radinieki nosodīs, jo es savu vecāku aizvedus uz nabagmāju, un šī stigma mainīsies tikai tad, kad mēs piekrītot, ka mēs par to runāsim, ka mēs stāstīsim tos labos pieredzes stāstus, un kad mums kā tuviniekiem ir tiesības dzīvot. Jo, protams, ir fokus uz cilvēku, kuram ir grūti, kuram ir sāpīgi, kuram ir smagi. Šis cilvēks aizies, agri vai vēlu, bet vai nebūs situācija, ka es rūpējoties par savu tuvinieku aiziešu ātrāk? Jo te pamēģinām katrs sev pats atbildēt, kad mēs pēdējo reizi esam pieaugušam cilvēkam pamperu mainījuši, vai mēs zinām, cik tas ir grūti, ko tas nozīmē gan psiholoģiski, otram cilvēkam nomainīt pamperu, vai man arī pašai priekš sevis. Es esmu to darījusi savam labākajam draugam, kurš bija ar insultu slims, un ticiet man, viņam kā vīrietim bija šausmīgi grūti to pieņemt, ka viņa draudzene viņam maina pamperu. Un es uzskatu, ka tas ir tikai cieņpilni gan pret mums palicējiem, gan arī pret to otru cilvēku, ka viņu aprūpē profesionāli. Un jo mēs vairāk stāstīsim labos pieredzes stāstus, jo vairāk mēs arī parādīsim, ka tas ir labi, nevis tikai tā ir nabagmāja. Pansionāti mums ir ļoti moderni šodien, viņi ir brīnišķīgi, ir lieliski cilvēki, kas tur strādā, un tikai caur pieredzes stāstiem mēs šo stigmu varam mazināt, nevis cīnīties un viņu izslēgt pilnībā. Es domāju, ka tam jābūt ļoti izteiktai paudžu maiņai, lai vispār kaut kas mainītos šajā jautājumā. Man ir jautājums par klīnisko nāvi, bet pasties pats klīni. Mēs varbūt par klīnisko nāvi nedaudz arī vēlāk parunāsim, es atvainojos, bet gribēju vēl par paliatīvo aprūpi un hospisa aprūpi. Ļoti liela līnija, kas izskan no jums, ir par to, ka cilvēkiem nav jābaidās prasīt palīdzību tajā brīdī, kad ir grūti pašam tikt galā ar līdzcilvēku slimībām un šo te izgaišanu un virzīšanos prom. Ja mēs runājam par paliatīvo aprūpi, kas ir tas, no kā cilvēki iespējams visvairāk saskroties ar šo te jautājumu, ko viņi nesaprot, un tāpēc iespējams atsakās no šīs te iespējas? Jautājums. Privāts skatījums ir tieši birokrātija. Ja? Tiešām cilvēkam vajadzēja paliatīvu aprūpi, bet kamēr viņi visu to birokrātiju, cilvēks to nomirst. Jā, Facebookā klausītāji nedzirdēja, klātesoša kundze stāstīja par savu pieredzi, kurai tieši birokrātija liedza šo te paliatīvo aprūpes pieredzi. Lūdzu? Es domāju, ka tā situācija mainās, jo Latvijā ir pieejams no 24. gada 1. janvāra hospisa aprūpe dzīves vietā. Tas jau ir cilvēkiem, kuri ir pavisam aizējuši, kuriem ir ne vairāk pa 6 mēnešiem. Bet, ja runā par paliatīvo aprūpi, tad pats vārds paliatīvs, manuprāt, lielākoties sabiedrībā joprojām ir diezgan svešs. Jo es atceros, kad mana mamma saslima ar onkoloģiju un viņu operēja. Es meklēju informāciju internetā visās malās, jo es nekādā veidā nebiju saistīta ar hospisu, neko par to nesapratu. Un, kad es izlasīju, kas ir paliatīvs pacients, ar norādi, ka viņš nav izārstējums, tas man reāli nobaidīja. Un tas laikam ir tas, kas cilvēkus biedē, ka liekas, ka, ja ir paliatīvs, tad cilvēkam ir uzlikts zīmogs un viņš drīzumā mirs. Tas tā nav. Ir jāsaprot, ka paliatīvs pacients var dzīvot arī 15, 20, varbūt pat vairāk gadus, ļoti veiksmīgi, kvalitatīvi dzīvot. Viņš vienkārši dzīvo ārstu uzraudzībā.
hospice pacients. Hospice jau ir paliatīvās aprūpes beigu posms, un tas jau ir cits stāsts. Ja mēs runājam par šo te hospice aprūpi, tad cik ļoti, es nezinu, vai drīkst lietot vārdu populārs, ja mēs runājam par nāvi un aprūpi pirms nāves, cik ļoti populāra tagad kļūst šī te iespēja tomēr atvieglot šīs te pēdējos dzīves metrus? Nu, nevar teikt, ka populāra par šo pakalpojumu uzzina arvien vairāk cilvēku, un viņi ir ļoti pateicīgi, ka viņi var šo pakalpojumu saņemt, jo pakalpojums ir ļoti apjomīgs. Cilvēku dzīvesvietā ienāk ļoti apjomīgs pakalpojums, gan mediķi, tie ir ārsti, tie ir ārstu palīgi, māsas, sociālais darbinieks, kapelāns, psihologs, aprūpētājs, visi tehniskie palīgi līdzekļi, ieskaitot funkcionālo gultu, ratiņkrēsls, principā tiek nodrošināts viss, lai cilvēks mājas apstākļos varētu normāli pavadīt mūžu nogali. Viņš tiek pieskatīts, viņš tiek apčubināts, tiek palīdzēt ģimenei, tiek strādāts ar visu ģimeni. Arī kapelāns un psihologs strādā ar ģimeni, lai maksimāli noņemtu trauksmi un sagatavotu viņus šā cilvēka pēdējām dienām, pēdējām nedēļām. Kurš parasti ir tas, kas pieņem lēmumu? Vai tas ir pacients pats par to, ka tas atvieglos gan man, gan maniem tuvajiem šo te dzīves posmu, vai tie ir tuvinieki? Kura pienākums vai uzdevums ir šo lēmumu pieņemt? Lielākoties tas tomēr ir ārstu jautājums, jo hospice aprūpi var saņemt tikai ar ārstu koncīlijas slēdzienu. Tas nozīmē, ka vai nu, ja pacients atrodas slimnīcā, ārsts jau ir šo jautājumu izrunājis ar tuviniekiem vai pašu pacientu, vai arī, ja ģimenes ārsts zina, ka mājās ir smagi slims cilvēks un ģimene netiek vairāk ar šo situāciju galā un ka tur ir nepieciešama hospice aprūpe, viņš jau gatavo nosūtījumu ārstu koncīlijam un lūdz šo koncīliju sagatavot. Un pats pacients nekur nav jāved, kas arī ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka cilvēks nav jārausta un jāved atrādīt kaut kur ārstiem. Lielākoties paši pacienti šādus lēmumus nepieņem. Uzgaidiet, jā. Es gribētu padalīties savā pieredzē. Man nomira tētis pirms pusmēneša. Un es varu teikt, ka tiešām man ir ārkārtīgi liels paldies hospicām, kur no šī ārsta koncīlija pagāja viena diena, kad mēs saņēmām visu šo milzīgo aprūpu mājās, tieši kā jūs teicāt, ar gultām, ar psihologiem, ar dakteriem, ar medmāsiņām, ar sociālajiem darbiniekiem, ar aprūpētājiem. Tā kā jā, var teikt, ka mēs ar māsu bijām vienkārši ārkārtīgi pārsteigts par to visu milzīgu atbalstu, ko hospice deva. Vai nerodas tādas situācijas, ka ir daudz šī te atbalsta pēkšņi, kas ienāk mājās, visi, kā jūs minējat, gan tehniskie palīgi līdzekļi, gan cilvēku resursi, kas ļoti daudz laika velta šai te personai, vai nevar rasties un vai nerodas tāda situācija, ka tas slimais cilvēks, kuram pēkšņi ir tik daudz uzmanības, nejūtas kā nasta? Nasta tuviniekiem? Visiem, ka viņš rada tik daudz uzdevumu, kustības sev apkārt, vai tas no tāda skatu punkta arī tiek apskatīts? Nē, lielākoties mūsu aprūpē nonāk visa ģimene, kura jau ir milzīgā krīzē. Viņi jau ir nomocījušies tik tālu, ka viņi ir pateicīgi par šo mūsu speciālistu iesaisti, jo tā ir ļoti liela sloga noņemšana no tuvinieku pleciem, jo mēs jau par to runājām, ka mums ikdienā nemāca nekā to pamperi nomainīt, nekā pareizi pozicionēt cilvēku, kādas zāles dot, kam zvanīt, kur griezties, jo lielākoties visiem ir skaidrs zināms, ka ātrā palīdzība nebrauks. Viņi nebrauks, var saukt, cik grib, viņi nebrauks pie šāda veida pacientiem. Un šī hospice aprūpe, tas ir tāds drošības spilvens, jo viņi ir pieejami 24 stundas diennaktī mediķi, var zvanīt jebkurā diennakts laikā, ieradīsies, palīdzēs, un tas ir tas, kas laikam ir lielākais iegūms tieši ģimenei, jo viņi zina, ka kāds par viņiem parūpēsies. Runājot par nastām, mēs, man liekas, būsim atgriezušies pie sākuma tēzes par to, kā cilvēks var palikt cilvēks līdz
mūža beigām, un manā pieredzē gan mobilajās mājas brigādēs, gan slimnīcā, gan supervīzijā, gan savā ģimenes pieredzē, cilvēka vajadzības ar slimību jau nemazinās. Tās patiesībā tikai palielinās. Neesmu laikam nevienu redzējusi, kurš gribētu prasīt arvien mazāk. Varbūt tas izteiksmes līdzeklis ir tāds, bet tad tas ir cita nodoma vadīts. Es saku, ka vai es jau nabadzīta tikai tāpēc, ka es upurī sevi ielieku. Un tāpēc svarīgi ir dot vairāk un vairāk, nevis ņemt nost, jo ikdiena bieži vien šiem cilvēkiem paiet vai no atsevišķā istabā, diezgan dramatiskos sadzīves apstākļos un dzīves apstākļos. Es domāju, ka mēs visi klātesošie, kas te esam, dzīvojam diezgan lielos sociālos burbuļos. Un ir cilvēki, kur dzīvo vieni paši, un šī brigāde ir vienīgā, kas pie tiem brauc. Un guļošs, nekustīgs cilvēks var parūpēties par visu pārējo, bet uztaisīt ēst viņš sev nevar. Un tādēļ ir svarīgi turpināt dot, jo tas beigsies. Šī došana beigsies. Es gribu arī paturpināt ar vienu piemēru. Mums bija zvans no sievietes, viņa ir 32 gadi, un viņa ir palietīvais status, jo viņai bija vēžas neārstējuma, es neatceros, kāds tieši veids. Un viņa teica, viņa meklēja atbalsta grupu tiem, kas mirst, lai smuki nodzīvot to laiku, kamēr viņš ir. Un mēs bijām tā pārsteigti, jo mums īsti nav, jo mums ir kaut kāda tāda ierusējusi arī tāda doma, kad es uzzinu, kad man ir palietīvais status, ka viss slikti, bet patiesība ir ceļš, smuks ceļš, ko paiet, ja paskatīties tā bišķiņ kā uz glaiznu, tad tas varētu būt, manā, piemēram, izpratne koki, skaisti koki un kaut kur tur tālāk, un tu ej, tev ir tāds skaists ceļš, ko izbaudīt. Jā, beigās varētu būt diezgan sāpīgi, bet ja ir vēl iespēja kaut kur paiet, kaut ko padarīt, tad to jāķer. Bet vai šāda te dzīves skaista piedzīvojuma iespējams, ja mēs to tā nosaucam ceļš, mēs redzam bieži vien arī kino, populārā kultūrā tiek romantizēta iespējams šī te aiziešana citos laukos tieši šādā te piedzīvojuma veidā. Vai šādus gadījumus jūs esat piedzīvojuši savā praksē, kad cilvēki izvēlas nevis jau ārstēties, nevis gulēt slimnieka gultā, bet pēdējos brīžus izbaudīt, kā šis cilvēks ir vēlējies un spēj ar fiziskām spējām? Man ir bijis tāda laime piedzīvot šādu gadījumu, kad man bija pazīstams cilvēks, kurš uzzinot par savu diagnozi, izveidoja sarakstu ar lietām, kas viņam ir jāizdara. Ticiet vai neticiet, tad, kad cilvēks sāka savu plānu pildīt, viņa diagnoze beidzās. Viņš sāka dzīvot normālu dzīvi, tā kā viņam ir jādzīvo, un viņa diagnoze beidzās. Cilvēks izārstējās no onkoloģijas. Līdz ar to tad mums vienmēr ir jāpadomā, es, protams, domāju drusku citādāk. Es uzskatu, ka tad, kad mums atnāk kāda slimība, mums ir jāsaprot, kāpēc viņa ir atnākusi. Un šis viens piemērs parāda to, ka iespējams mēs dzīvojot ar pilnu jaudu, tas, ko arī kolēģi teica, ka var piecelties no reanimācijas gultas, var iziet no dažādām slimībām. Tas arī varbūt izklausās romantizēt, un ne visiem, bet tā tas var būt. Un atbildiet uz jautājumu, vai var dzīvot skaisti, var nodzīvot skaisti savus dzīves mirkļus, ja cilvēks zina, ka viņam ir tie pēdējie mirkļi. Tas, ko mēs pirms kāda brīža runājām. Jo, ja cilvēks nezina, ka viņam ir šī smagā diagnoze, un kad iespējams viņam ir palicis mazāk laika, nekā viņš savā galvā bija pieņēmis, tad viņš dzīvos citādāk. Iespējams atvainosies tiem cilvēkiem, kuriem viņš nav dzīves laikā paspējis atvainoties, aizies uz krogu, kurā viņš nav bijis, izdarīs lietas, uzdrīkstēsies darīt to, ko neuzdrošinās kaut kādu savu iekšējo kritiķu dēļ, kaut kādu sabiedrības aizspriedumu dēļ, atļaujās izdarīt vairāk. Un par pašu noslēgumu mums bija praksē viens vīrietis, kuram bija skaidrs, ka viņš viss ir pēdējais laiks, un viņam bija sapnis par pēdējo vēlēšanos aizbraukt uz Kuldīgu.
Un viņš bija guļošs, kopjams, un viņam tuvinieki šo sapni saorganizēja. Viņu aizved uz Kuldīgu, aizved uz restorānu, kurā viņš gribēja paēst ēdienreizi savu, cik nu viņš varēja, bet piedzīvot to pēdējo sapni, tādu karstāko vēlēšanos. Un Austrijā tas ir diezgan populārs pakalpojums piepildīt mirēji pēdējo vēlēšanos. Mums Latvijā arī šī kustība ir uzsākta, maz gan populāra, viņu minimāli tiek popularizēta, manuprāt, par maz. Samariešu apvienība nodrošina šo pēdējās vēlēšanās piepildījumu. Un tā ir tāda brīnišķīga lieta, ko mēs varam uzdāvināt saviem mīļajiem, ja viņi zina, ka viņi iet prom. Visu laiku ej caur to, ka viņiem ir jāzina. Un arī tuvinieki to zina. Viņi iespējams var sadīlot šo te pēdējo sapni un piepildīt. Un aiziet skaisti piepildot sapni. Jā, Hospice LV arī nodrošina šāda veida, nevar teikt, ka tas ir pakalpojums. Brīvprātīgie cenšas nodrošināt un piepildīt šo pēdējo vēlēšanos, bet jāsaka, mūsu pacienti nodzīvo ļoti īsu brīdi. Vidējā dzīvildze viņiem ir 21 diena tikai. Un pārsvarā šie pacienti mūsu aprūpē nonāk ļoti smagā stāvoklī, un tas ir milzīgs izaicinājums nodrošināt kādu cilvēku pēdējo vēlēšanos. Mēs to darām, tās vēlēšanās nav nekas kosmisks. Lielākoties cilvēki grib pie jūras, mežā vai uz savām dzimtajām vietām aizbraukt vai vienkārši saldējumu apēst vai noklausīties kādu labu mūziku, bet tie ir tie pēdējie dzīves prieciņi, ko mēs cenšamies piepildīt. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un vēlos arī vērst uzmanību uz to, ka tas nav romantiski un tas nav skaisti un tas var būt sirsnīgi, bet skaidrs, ka notiek tas, ko neviens negribētu, lai tas notiek. Un tādēļ katrs skaistais brīdis, kā nomirt, ir tagad. Mēs tagad aiziesim un šodien izdarīsim kaut ko skaistu, ko mēs būtu darījuši pirms nāves. Vai tās ir mūsu beidzamās 21 diena vai nē, to mēs nezinām. Un tas ir svarīgākais, jo, protams, dzīves beigās zūdot rīcības spējai, zūdot mobilitātei, zūdot runas spējām vai pēc infarktiem, insultiem, šīs vēlēšanās ir, kā Žaneta arī teica, tās ir pavisam vienkāršas, un tajā pašā laikā mēs tās varam izdarīt šodien. Un viens stāsts no slimnīcas. Es biju palātā, kur vīrietis ap gadiem 60, apmēram smagi slims arī, un viņa mamma bija pie viņa ap gadiem 90, un viņa vārīja piparmētru tēju palātā viņam. Un viņai bija atvainojos, upeņu. Tas bija pavasars. Viņiem bija maisiņā upeņu tēja, spīdēja saule palātā, un viņi runāja savā starpā, ka tās upenes ir no viņu mājas dārza. No acīm redzot, viņi dzīvoja kopā. Viņai bija paņemts līdz medus, viņi piedāvāja man arī šo tēju, es neredzēju savu nepieciešamību tajā telpā, tāpēc laipni atteicos un paturēju šo skatu, kā tas notika savā atmiņā, un nākamajā dienā šis vīrietis nomira. Un iespējams, ka beidzamās dienas mirklis bija upeņu lapu tēja ar medu kopā ar savu mammu no dārza slimnīcā. Iespējams, šis nav īsti jautājums par to, kur nomirt, bet tas noteikti ved uz to jautājumu, kur nomirt, kā cilvēkam pateikt, ka tās ir, ka beigas ir tuvu. Vai tas cilvēks ir mājās, un mēs saprotam, ka mēs redzam bieži vien, kad cilvēks izdzies mūsu acu priekšā, vai cilvēks ir slimnīcā, vai cilvēks ir hospice aprūpē, vai paliatīvai aprūpē, ka tas laiks tuvojas, vai slimnīcā. Kā to pateikt tam cilvēkam ar norādi iespējams, ka tev arī vajadzētu domāt tad par šīm tālākajām rīcībām? Vai tas būtu jādara uzreiz, teiksim, instrukcija, tā, tu tagad mirsi, vai ne? Un tagad tev ir jāpadomā par visām formālajām un neformālajām lietām, kas tev būtu
jāizdara? Nu, man liekas, ka cilvēkam dabiski ir cerēt, ka viņš nenomirs. Ka tomēr notiks brīnums un viņš nenomirs. Bet tas, ka ar cilvēku ir jārunā, un es atgriežos pie tā, ka jārunā jau ir ar maziem bērniem, mums tam ir jābūt normalizētai lietai, tas, ka mēs nomirsim. Bet es uzskatu, ka cilvēkam ir jāpasaka atklāti, tieši, tā kā tas ir, lai viņš vēl var paspēt izdarīt to, kas viņam uz sirds ir palicis. Jo viss trakākais man šķiet ir tad, kad tu guli nespējīgs, it īpaši tie cilvēki, kas ir pēc insulta, bet pie skaidra saprāta, ka tu nevari kaut ko vēl izdarīt. Tāpēc es visu laiku uzsveru un uzsvēršu, ka cilvēkam ir jāzina. Tam, protams, ir jābūt delikāti un maigi, empātiski un visi šie skaistie vārdi, kādi vien ir iespējams. Bet es iedomājos, ja man būtu tagad jāsaņem šāda vēsts, man pirmā doma būtu, ka es negribu nomirt. Jo man liekas, ka jebkuram cilvēkam ir tomēr tā iekšējā cerība, bet ja nu tas brīnums notiek. Man arī liekas, ka jārunā pirms jau ir kaut kāds ļoti maz posms palika. Piemēram, es jau 5 gadus ar savu tanti runāju par viņas nāvi. Es neteiktu, ka tā bija es, kas inicēja. Kaut kādā brīdi viņa man pastāstīja, kur viņa glabā naudu bērēm, parādīja savu kleitu. Tad pēc laika es pajautāju, kādu tieši pieminekli viņa grib, jo es zinu, ka viņa ir svarīga tas. Un tad tā mēs runājam pa maziņām, kā viņa grib būt atglabāta. Viņa zina arī sarakstu ar draugiem vai paziņam, kam jāatnāk, kam nav jāatnāk. Nu, es esmu lietas kursa par šo. Un mums bija tāds jautājums atbalsta grupā tieši radiniekiem, kā lai runātu par nāvi ar tuvinieku, kad viņš bija kapelāna nākus pie mums. Un man ļoti patīk tā doma par to, ka, ja mēs gribam parunāt ar cilvēku par aiziešanu, sākt ar sevim. Tu zini, es gribētu nomirt, piemēram, ja tā teiktu, ka es, piemēram, gribētu noteikti, lai mani neglabā, bet kā tur nodedzina. Man tas pat kremē, jā, paldies. Tas ir mana vēlme. Es gribētu, lai mani draugi, paziņas un radi mazāk tērē naudu uz manām bērēm, bet izpriecējas un domā par manim tajā brīdī. Nu, tas ir manas vēlmes, ka man nevajag, lai ap man nāktu kāds uz kapiem, jo es tam neticu pati. Un kā tev liekas, kā tu gribētu? Nu, kaut kā tā ievies to sarunu no sevim, sākot par sevim. Un pirms sākt jāsaprot, vai es pats varu runāt par nāvi. Jo ja es nevaru, tad reizēm psihologi, kas nāk pie ģimenēm, var palīdzēt, vai kapelāni, piemēram, bet par to jārunā tad ar viņiem. Jo jāatzīst, piemēram, ka es neesmu gatavs par to runāt, arī ir ok nerunāt par nāvi, ja tu neesi gatavs, katram mums. Bet var deleģēt citam cilvēkam, kam ir gatavība. Ja mēs runājam par hospice pacientiem, arī situācijās, ja viņiem neviens nav pateicis, lielākoties viņi tomēr ļoti labi apzinās, kas ar viņiem notiek. Un tieši tuvinieki ir tie, kuri negrib runāt, vispār izvairās par to runāt. Un tāpēc mums ir kapelāns, kas mēģina laust šo ledu, jo tam mirstošam cilvēkam ir svarīgi šos jautājumus izrunāt. Jo manā pieredzē arī ir bijis, ka cilvēks mirstošais, viņš pat pats mēģina uzsākt šo sarunu, ja, bet tuvinieki saka, ko tu tur ņemies, ja tu taču vēl dzīvos, tur saules mūžu, viss būs labi, turies, bet par to ir jārunā noteikti. Cevišķi, ja cilvēks pats ir šo iniciatīvu izrunājis, tad tas tieši ir tas brīdis, kad varbūt ir jāpārvar sevi un ir jāspēr tas solis un jāizrunā tie jautājumi, jo to grib šis mirstošais cilvēks. Un tajā pašā laikā jūs arī klātesošie un tie, kas vērā mūs attālināti, dzirdat, ka mēs dalāmies stāstos, un šie stāsti var būt diametrāli pretēji. Arī man tādi ir 2, kur viens jauns vīrietis palātā mirstot teica, es esmu visu nokārtojis, es esmu atdevis sievai visas paroles, visu uzrakstījis, un tagad es vienkārši gaidu, kad es nomiršu. Un viņam tās bija dienas, nedēļas vai mēneši, to neviens nezina. Bet šis gaidīšanas periods pēc visa nokārtošanas arī ir pilnīgi cits jauns posms. Un viņa konkrētā gadījumā sāpes nebija iespējams nokupēt. Un tie, kas ir mediķi vai bijuši
tuvinieki šādās situācijās zina, cik mokoša ir šī situācija. Un no otras puses, man ir arī profesionāli draugi un paziņas, kuri ir nonākuši neapskaužamās dzīves un veselības situācijās. Un vienā gadījumā profesionāls cilvēks, cīnoties ar straujiem onkoloģijas uzliesmojumiem atkal un dzīvojot ar šo cerību, ka ir jāsavāc nauda ārstēšanai, tad ir zāļu deva un tas viss pāries un es izārstēšos. Mīra strauji kārtējā no reizēm un nebija nodevis nevienam neko, esot pilnīgi lietas kursā par to, kas notiek. Tādēļ ir jābūt īpaši empātiskiem un iejūtīgiem attiecībā uz šo otru cilvēku. Un galu galā, ja viņš negrib, tad jūs zinat, ka šis cilvēks nomirs un jums būs neziņā tās bērs jārīko. Un paroles caur bankām jādabū, un viss cits, tas vienkārši būs garš ceļš, bet jūs nekādā veidā nevarat vienkārši šo cilvēku piespiest kaut ko nokārtot, ja šis cilvēks pats nav gatavs kaut ko kārtot. Es vienu teikumu gribētu papildināt par tām parolēm. Tad, kad sākās Covid, mums ar vīru bija saruna par to, ka mums ir jābūt atbildīgiem, ja nu gadījumā mēs nomirstam. Mēs salikām visiem salikām grāmatā visas telefonu paroles, visas banku paroles, visu informāciju, lai ja otrs aiziet, tad nav nekādu šķēršļu rēķinu maksāšanai vai kaut kam tam līdzīgam. Un drusku runājot par to, kā mēs gribam nomirt, man bija burtiski dažu dienu atpakaļ saruna ar 2 jaunietiem, vienai 12, vienai 16 gadi. Es viņām stāstīju, kā es gribu nomirt. Es viņām teicu, ka es gribu, lai man kremēja un ieliek biournā un no manis izaug koks. Viņas tā, baigi labā ideja. Kur mēs tev stādīsim? Es saku, un ja nokaltīs, ko tad? Tieši šo jautājumu man uzdeva 12 gadnieks. Viņa saka, bet tu dzīvo Ventspilī, tur ir vētra. Ja tas koks nolūzīs, es saku, tā tad no zemes tu esi nācis un par zemi tu palicis. Es būšu mēslojums tālāk. Un gala rezultātā šīs jaunkundzes abas divas tik normāli runāja par nāves tēmu, tad, kad es viņām sāku stāstīt, tas, ko arī kolēģi min, ka pašiem jāsāk ar sevi, es saku, es gribu izaugt kā koks pēc tam. Es saku, tad jūs varēsiet man aiziet apskaut jebkurā brīdī, un tad bija labākais, ko man 12 gadnieci saka, bet ja tu izdomās, ka tu gribi ābeli būt, man taču tie āboli būs jāēd. Kā tas būs tev ēst? Un tad, cik interesanti ir tā bērna doma, kad viņi ar viņu normāli runā par nāvi, tāpat kā ēst brokastis, ka viņiem tas neliekās nekas traģisks, bet viņi uzskata, ka tas ir absolūts normāls dzīves cikla noslēgums. Ābeli, un man būs jāēd tevi. Man liekas, ka ar bērniem tiešām šo jautājumu varētu izrunāt vienkāršāk nekā ar vecākiem, kad mums tas ir jārunā. Man ir 34 gadi, es ceru, ka līdz manai nāves dienai vēl gabaliņš ir jāpadzīvo, bet es zinu, ka es gribētu, lai mani kremē, es zinu, ka es gribētu, lai man izkaisē, es zinu, kur, es zinu, kāda dziesma, es gribētu, lai skan. To esmu teikusi savam vīram un esmu teikusi to arī savai mammai. Un mamma man jau vienmēr saka, fuj, nerunāsim tādas sarunas, vispār vecākiem nevajadzētu glabāt savus bērnus, un fuj, nerunāsim. Līdz ar to arī šīs reizēm es pilnīgi saprotu, kad es iedomājos par to, ka man ar mammu kādu dienu būs jārunā par šīm te lietām attiecībā uz viņu, man pārskrien augsti sviedri. Es mentāli attālinu šo mirkli iespējami tālu, bet es zinu, ka šāds mirklis kādreiz pienāks, jo kā mēs jau šeit vienamies, mēs visi piedzimstam un mēs visi mirstam. Bet jūsuprāt, ja jums būtu jāatbild uz sekojošu jautājumu, kas būtu jāmaina, lai jautājums, kur man nomirt, nebūtu atkarīgs no veiksmes, naudas un ģimenes izturības? Ko jūs teiktu? Runājiet ar saviem mīļajiem. Pasakiet, ko jūs gribat. Pasaka, ka tu gribi būt ābeli. Un tad tie mīļie zinās, kas viņiem ir tālāk jādara. Jo naudu var sakrāt, vietu, kur nomirtu, var izvēlēties. Tikpat labi mēs ejot šeit kāds pa kalniņu, varbūt pēdējās sekundes vadam. Vienkārši runāt ar saviem tuvijiem. Tas, kas mums latviešu folklorā ir iztrūcis, turēt sevī to sāpi, bet, manuprāt, ir jārunā. Tas, ko mēs šodien darām, un paldies hospisam, ka mēs par šo ļoti svarīgo, bet dabisko tēmu runājam.
Man liekas, šeit es gribu piebilst klāt, varbūt runāt, bet arī cienīt viens otru. Cienīt cita cilvēka vēlmi, izvēli, to, kā viņš grib aiziet. Cienīt, ka viņš grib parunāt par to, kā viņš grib apglabāt. Tāpat, ka cienīt to, ka viņš grib uzzināt par tavu vēlmi vai jūsu vēlmi. Kā arī cienīt, ja, piemēram, viņš netiek galā un tad pateikt, tu zini, ir ok, ja tu mani aizvedīsi uz pansionātu, ja būs pavisam slikti un es neko nejutīšu. Ja man liekas, tas ir arī par mīlestību, jo tik līdz mēs mīlam otru, tad mēs gribam, lai viņam aizējot ir labi, nevis, lai viņš cieš pēc manas aiziešanas. Citādāk ir jautājums, vai līdz galam tā ir mīlestība. Jā, es piekritīšu gan Unai, gan Irēnai. Noteikti ir jārunā, jārespektē otra cilvēka viedoklis. Man pašai bija interesanti saruna ar saviem bērniem, kad es teicu, ka es arī gribu, lai mani kremē pēc nāves. Un viņi teica, vai drīkst to pēdējo reizi mūžā neklausīt. Teica, ka nē, kad pašiem pēc tam būs mierīgāk dzīvot. Jā, tā kā noteikti komunikācija vispār ir tāds hospis ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas ir tas, kas visiem ir jāmācās. Komunicēt, runāt, neizvairīties no neērtām tēmām, sarežģītām tēmām. Man atbild uz šo jautājumu vairāk no garīgās aprūpes speciālista puses, bet nevaru šo identitātes daļu vairs nošķirt no sevis. Es domāju, kas notiks pēc nāves. Es par to runāju. Man ir meita, viņai ir 8 gadi. Es gribētu, lai viņa zina, ko es domāju, kas ar mani notiks pēc nāves. Mani ļoti mierina tā doma, ka vienkārši kāds neizslēgs gaismu un nebūs tikai tumsa, jo tas, kas notiks pēc nāves, no tā ir atkarīga mana dzīve. Jo padomājiet, ja nekas pēc tam vairs nenotiek, rodas daudz un dažādi jautājumi, ko mēs te darām un kāpēc. Un ja es varu savai meitai vai saviem vecākiem vai savam vīram pateikt, tad, kad es nomiršu, es būšu tepat. Es būšu saules gaismā, es būšu vējā, es nekur nepazudīšu, es būšu tikai citā veidā. Un priekš manis un mana bērna, man tā ir atbilde, ko es arī viņai pateicu, kad nomira viņas vecvecmāmiņa. Viņa saka, bet viņas vairs nav. Es saku, bet viņa ir. Viņa vienmēr būs mūsu sirdīs un viņa vienmēr būs debesīs. Par suni atkal runājot, mums arī vīra vecākiem nomira suns Olivers. Un viņi to laikam nedrīkst teikt publiski, jo to nedrīkst darīt. Savos pagalmos vairs nedrīkst apglabāt dzīvniekus. Ja? Bet es to neteicu. Tad viņi neapglabāja. Viņi neapglabāja, bet tur bija piemiņas vieta. Un mēs ar meitu aizejam pie tās piemiņas vietas, un es viņai saku, sasveicinies ar Oliveru. Tur puķītis ir iestādīts un tā. Un viņa man saka, mam, tu skaties uz nepareizo pusi, tev ir jāskatās tur. Un es taču pat viņai iemācīju, ka Olivers ir debesīs, nevis zemē. Un tā ir atbilde priekš manis. Mēs šodien dzirdējām daudz lietu, kas mums jāpaspēj. Tā ir kā pat nomirt nevarētu vienkārši mierīgi. Tik daudz, kas jāizdara. Līdz tam tik daudz sagatavošanās darbu. Ar visiem jāparunā, jāpārvar bailes, jāpārvar kautrība, kūtrums, lai visu saliktu pa savām vietiņām. Varbūt jāsraksta paroles, varbūt vēl kaut kas ir jāizdara. Es pilnībā jums piekrītu par to, ka ir jārunā. Jo tikai tad, kad mēs runāsim viens ar otru, mēs tiešām sapratīsim, ko mēs gribam. Un tas, ko es iesāku runāt pašā sākumā, ka ļaut mums nomirt kā cilvēkiem, ja? Kurus ar cieņu pašam pret sevi un ar cieņu no arī šiem mūsu tuviniekiem. Lai tuvinieki arī nesastrīdas savā starpā par to, vai mēs kleitu šito ģērbjam, vai mēs te apglabājam, vai tur apglabājam, vai kas tur, vai jāliek karbonāda, vai nav jāliek karbonāda vēlāk bēru mielastā. Jā. Līdz ar to uz šies laikam gribētu arī noslēgt par to, ka mums ir jārunā, kamēr mēs varam, vai ne? Jo arī kādreiz mēs nevarēsim. Līdz ar to paldies jums, dāmas, par to, ka bijāt šodien. Paldies jums klātesošie un arī tie, kas ir online ar mums, ka bijāt šajā saulēnajā piekdienā parunāt par
gaiši vai tumši, un kā no mums, kurš skatās uz šo te nāves jautājumu. Paldies! Paldies liels hospisa cilvēkiem par to, ko jūs darāt un ka mēs varējām par to runāt. Un man ir uzdevums pateikt, ka jūs visi varat doties tur blakus pie tā galdiņa, uzzināt gan par mantojumu un visām lietām un arī par sēru jautājumiem. Atbalsta grupu. Jā, sēru aprūpi. Lūk, paldies! Un tiksimies citās reizēs. Paldies!